Lielvārdē daudz paveikts pilsētas infrastruktūras labiekārtošanā, veidojot labvēlīgu un drošu vidi bērniem un pusauģiem. Te ir labiekārtota pilsēta, droša vide, kurā augt un attīstīties. Kopumā Lielvārdes novadā realizēti un joprojām procesā atrodas vairāki projekti saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu par kopējo summu 7 miljoni latu. Bērniem un jauniešiem ir iespēja nodarboties ar sportu Lielvārdes novada sporta centrā. Mēs atrodamies pie Lielvārdes novada sporta centra, kas nav absolūti tālu no pašvaldības ēkas. Esam kaimiņos un attiecīgi strādājam pie projekta, kas ir iesniedzams vietējās rīcības grupā Zietzeme. Un ideja ir aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē, kuru jebkurā gadījumā varēs izmantot gan bērni, gan jaunieši, gan arī vecāka gadagājuma ļauži. Un plānotas ir teritorijā apgūstamā vieta ir tepat blakus un ir 17 apmēram šie trenažieri paredzēti. Vidū centrēti būs 6 metru augstumā, 14 metru diametrā piramīda 5 drošības līmeņu, kas mums šķita ļoti svarīgi. Blakus sporta centram atrodas pludmales volejbola zona, kura vasarā ir aktīvi izmantota. Ziemas periodā šeit ir pieejams ledus laukums lidošanai un hokeja spēlēšanai. Lielvārdiešiem ir nozīmīgi panākumi florbolā. Vasaras periodā sporta centrā var izmantot trenažieru zāli, kur augustā ir akcija, kad katru svētdienu konkrētas stundas ir bezmaksas treniņi. Lielvārdes sporta centrā pieejams vēl daudz citas aktivitātes, kā piemēram cīņu sporta veidi, taekwondo, kā arī iedzīvotājiem ir pieejamas aerobikas nodarbības. Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem ir arī Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā. 2010. gadā te tika realizēts ERAF līdzfinansēts projekts, kura ietveros ir labiekārtotas telpas, pielāgota vidu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas centrā ir pieejami pakalpojumi, kas izveidoti projekta ietveros un paredzēti bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēkiem. Te ir pieejamas rotaļlietas, galda spēles, bērnu grāmatas, galda hokejs. Dienas centrā ir iespēja apgūt šūšanas prasmes, strādāt ar radāmmašīnu. Pieejami arī materiāli, dzija, audumi. Sociālā dienas aprūpes centrā šobrīd ir realizēti 3 projekti. 3. pašlaik tiek realizēts un noslēdzās 18. oktobrī, kas ir tieši jauniešiem orientēts ar izglītības ministrijas atbalstu finansēts. Un šī projekta ietvaros ir izveidots jauniešu informācijas punkts. Minētā dienas aprūpes centra telpās tāpat ir plānots 10. un 11. augustā velobrauciens jauniešiem. Maršruts un pieteikšanās viss ir pieejams mūsu pašvaldības mājaslapā. Laipni aicināti piedalīties. Atzīmējot Vispasaules starptautisko jauniešu dienu, augustā Lielvārdes novada jaunieši tiek aicināti piedalīties velobraucienā maršrutā Lielvārde, Lēdmane, Jumprava, Lielvārde. Velobrauciens norisināsies no 10. līdz 11. augustam. Plānotais maršruta garums ir 55 km. Velobraucienā tiek aicināti piedalīties Lielvārdes novadā dzīvojošie jaunieši. Lielvārdes novada pašvaldība šovasar īstenoja Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu atpūtas vietu labiekārtošanu Lielvārdē. Tika labiekārtotas 2 atpūtas vietas Lielvārdes pilsētā – Daugavas ielas un Austriņu ceļa galā. Mēs esam nodrošinājuši iespēju tātad patīkamā vidē, drošā vidē, peldēties bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem. Šīs 2 vietas ir iekārtotas no Ziedzemes projekta, arī tātad vietējā rīcības grupa, kur atbalstīja mūsu projekta idejas. Un kopumā apmēram par 20 000 latu mēs esam panākuši skaistu, efektīgu rezultātu. Sports ir iecienīts arī Lēdmanē. Lēdmanes pamatskolā pie skolas ir stadions, kur jauniešiem vasarā ir iespēja sportot. Stadions ir pilnīgi pieejams jebkuram, gan Lēdmanē dzīvojušam, gan ārpus Lēdmanes, gan visiem viesiem, kas te ierodas. Protams, ka lielākie izmantotāji ir tieši skolas bērni, skolas vecuma, un tie, kas šeit skolā ir mācījušies kādu laiku, tātad jaunieši. Jaunieši īpaši aktivitāti jūtam vakaros. Vispopulārākais ir pludmales volejbols, ko viņi spēlē, un otra populārākā vieta stadionā ir tieši ielu vingrošanas rīki, kurus izmanto gan lielāk, gan mazāk, bet pārsvarā bērni. Bet, protams, var nākt arī pieaugušie, ja tik tāda vēlēšanās ir. Skolas bērniem ir bezmaksas treniņu grupas, bet pārējie Lēdmanes iedzīvotāji fitnesa zāli var izmantot par simbolisku samaksu. Lēdmanes pamatskola, domājot par jauno mācību gadu,
cenšas uzlabot skolas ārējo un iekšējo izskatu. Šogad uzmanība tika vērsta tieši zēnu maitarības kabinetam, kur remonts darbi jau tika izdarīti pavasarī. Jo, tā arī ir vēl viena iespēja piesaistīt kaut kādu zēnu interesi kaut kam citam, ja, un tātad šeit darbojas gan maitarības stundās, gan arī pulciņā kokapstrādes. Bērniem nebija labi iekārtoti rotaļu laukumi. Lielvārdes pašvaldība veica aptauju, lai noskaidrotu, kur labāk pēc iedzīvotāju domām vajadzētu izveidot bērnu rotaļu laukumu. Aptaujas rezultātā tika izvēlēts Spīdoles masīvs. 20 000 latu apmērā bija projekts un atbalstu sniedza Bērnu ģimenes lietu ministrija. Jāsaka, tikai 2 projekti tika akceptēti tajā brīdī 2009. gadā. No visiem iesniegtajiem, un rezultāts arī ir brīnišķīgs. Ir arī informatīvā norāde pie šī laukuma, kur tiek pateikts instrukcija, citiem vārdiem, kur ir pastāstīts, kādas iekārtas drīkst izmantot, no kāda vecuma, un arī, protams, aizrādījums, ka mazākiem bērniem bez vecāku klātbūtnes nav vēlams tur atrasties, tieši domājot par šo drošības aspektu. Tāpat blakus bērnu laukumam ir uzstādīts arī pludmales volejbols, jo vietējā aktīvistu grupa jaunieši to ļoti vēlējās. Pašvaldība nāca pretī, uzdāvināja tīklu un uzstādīja pamata stabus, un arī tur notiek aktīva dzīve, un līdz ar to var teikt, ka šī šaurā teritorija ir paredzēta jebkāda vecuma bērnam un jaunietim. Bērniem un jauniešiem būtiski ir drošības jautājumi, protams, arī viņu vecākiem tas ir primārais jautājums kā tāds, un par to pašvaldība noteikti ir domājusi, izstrādājot jebkuru no projektiem, kas ir attiecināms uz infrastruktūras sakārtošanu gan novadā, gan atsevišķi pagastos un pilsētām.